Bet, zin kā, ne jau kvantitātē žirafēni ir tā būtība, bet kvalitātē. Lai tev ir tie cilvēki, kaut vai tev būs viens, kā jau es tev smējos, lai tev paliek tikai dille, bet tev dille vienmēr atbalstīs. Iedos vienalga, tev būs hujau, tu zini, ka tu man var pazvanīt. Tu zini, ka tu vari uzrakstīt un tu varēsi ar maniem parunāt. Kaut vai viens cilvēks, bet tāds cilvēks, kas tevi nevis ierobežo, bet iedod kaut kādu motivāciju. Saproti? Ticība un motivācija tev pašam priekš sevs, lai ir viens vienīgs draugs. Un viss, vairāk arī nevajag. Bet tu zini to, ka tā ir vērtība tavā dzīvē. Ka tas cilvēks vienalga, kā tev ies, lai kā tev ies. Man ir savs viedoklis, ko neesmu tev teicis. Ak, šitā. Nu, tad es gaidu tā, es ar tev varu pazvanīt diļuka. Nē, man ir manējie. Man ir mani cilvēciņi, ar ko es tiešām, es saku, piemēram, žirafēns jau ir riktīgi tādā dvēselīte man, jo viņš, kad mēs runājam ļoti pa dušam, es klausījos, es reāli dzirdēju viņā sevi un savu situāciju. Mums diezgan līdzīgas situācijas ir bijušas. Viņam arī diezgan traki, ja, bet viņš vēl nav stāvējis telefona, video zvanā ceļos nevienu priekšā. Es esmu stāvējis ceļos, tiktok cilvēku priekšā, jā. Un lūgus piedošanu, par ko man nebūtu bijis jādara, ja. Ko tu te stāst? Bet, es reāli esmu priecīgi, ka es tiku sārā no tās elles, no tā visa negatīvā, riktīgi priecīgi, ļoti priecīgi. Bahiņ, tu te netaisi šumu, ja? Tu te netaisi rokas nevajadzīgi, labi? Visi sapratīs ne to, kas jāsaprot. Pārpratīs un atkal aizies drāmas karalieni. Te jau visi saprot, kā grib, jā. Kaut vai bija manā dzīvē 2 Rolandi, jā, bērnu tēvs un jaunais Rolands. Ak, Dievs, jums vajadzēja redzēt un dzirdēt, kas te darījās ap mani Rolandiņu. Mani Rolandiņu gandrīz apēta tajā tiktokā. Jēzus. Čau, Eiliņ. Jā, gandrīz apēta haizivs. Jēziņu sāk jau viņu te zākāt, kā viņam kauna nav. Beigās saprat to, ka viņi sabrauc riktīgi dirsā ar tādiem Rolandiem. Tā ir, kad Illē viss riņķī viena Rolandi. Fetiši uz Rolandiem. Fetiši uz Rolandiem. Jā. Tā ir, kaut ko padzirdam, pausu galam, un te mēs skrienam. Un gaidam, ak, Dievs, kādā tu laba meitene, ak, tu mana forša, un paldies, ka tu man atnesis klačas, ak, Dievs, tu foršais. Un pie pirmās uzdevības zlangs pa to paurka uzšauj. Tad aizlido līdz duriem. Nevajadzēja nākt un es to informāciju tātad, tu man sameloji, tu atnes nepatiesi, čau, mīļais, tu atnes man nepatiesi informāciju, Bet īstenībā visu drāmu uzcēla kas? Ne jau informācijas pienesies, bet tas, kas saņēma. Samukļī vēl pielika 5 garas lapas klāt. Vai mīlestībiņ, paldies tev, mīlīt. Mak, tu man mazo skaistulīt. Šodien mans Rolandiņš izstāsta ļoti pievilcīgs, jā. Tāds sulīgs.